Ja lielākajai daļai jaunais gads sākas ar 1. janvāri, tad noteikti, ka visiem jauniešiem jaunais gads sākas ar 1. septembri, jo tas ir vislabākais laiks, kad apņemties būt uzcītīgākam, gudrākam, labāk mācīties un, protams, arī nolikt jaunus mērķus un tos arī sasniegt. Turpmākās 10 nedēļas es kopā ar Emīlu tiksimies ar dažādiem ekonomikas nozares guru, lai uzzinātu, cik vispār atvērta ir valsts uzņēmīgu jauniešu idejām un kādu praktisku atbalstu sniedz ekonomikas ministrija. Un tēmu atklāt šodien uz sarunu es esmu uzaicinājis Latvijas Republikas ekonomikas ministru Viktoru Valēnu, lai šodien noskaidrotu, kā valsts atbalsta jauniešu no pārējas no izglītības posma līdz darba dzīvei. Labdien, ministra kungs! Labdien! Es tūlīt uzsāku savas mācības vidusskolā, taču mans ekonomiskais pienesums bija tas, ka es šovasar strādāju darbā, pirmoreiz savā mūžā. Bet ir arī daudz tādi jaunieši, kas uzreiz pēc obligātās izglītības iegūšanas dodas, katrs savu apsvērumu dēļ, strādāt pa taisno. Vai un kādi pasākumi tiek veikti, lai veicinātu jauniešu integrāciju darba tirgū? Jā, šobrīd jau tie dati liecina par to, ka aptuveni 1/3 daļa jauniešu tomēr neizvēlās tālākās mācības, bet aiziet uzreiz darba tirgu. Tas, protams, satraucoši, jo jaunietim bez iegūtām zināšanām būs gan izaicinoši atrast labi apmaksātu darbu, augstu kvalificētu apmaksātu darbu, kas, protams, atspoguļojas arī tajā naudiņā, ko viņš šajā brīdī nopelna. Līdz ar to mums jādomā veidi, kādā veidā mēs varam motivēt jauniešus turpināt mācību procesu un gan pašus motivēt visdažādākajos veidos, gan arī iet ar kaut kādiem nodokļu atbalsta instrumentiem, kas to palīdz veicināt. Piemēram, augstākajā izglītībā šogad pieņēmām nodokļu izmaiņas, ka darba devējs var saņemt nodokļu atvieglojumus, maksājot darbiniekam mācību izdevumus, apmaksājot studijas, piemēram. Ja. Kas ir labs veids, kādā veidā darba devējs ar darba ņēmēju var palīdzēt viens otram. Tad vienam samaksā par izglītību, otram iegūt izglītību un iemācīties jaunas prasmes, lai palīdzētu tālāk uzņēmumu izaugsmē. Kādi ir tie galvenie soļi, lai uzlabotu profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību jauniešiem? Es domāju, galvenais ir finansējuma pietiekamība, lai būtu gan šī infrastruktūra moderna, uz kur tad mācīties šo profesionālu izglītību, lai viņi nenoveco, lai viņi patstāvīgi tiek atjaunot. Par to arī jādomā. Tā iekārta, kas bija forša un moderna pirms 5 gadiem, pēc 5 gadiem varbūt vairs nav tik forša un nav tik moderna. Ja? Un gribās jau kaut ko jaunāku. Ja? Un tad arī mērķtiecīgi strādāt arī uz dažādām šīm budžeta vietām, tieši dažādu veidu stipendijām, atbalsta programmām arī par šiem jauniešiem, kur, lai viņus motivētu, izvēlēties šīs profesijas. Bet, protams, lielākā motivācija un labākā motivācija jau tas, ka pēc tam ir darba devēja, darba tirgu, kas to attiecīgi arī pēc tam, kad es iegūšu izglītību, tev arī attiecīgi novērtēs, nedot tev attiecīgi iegūst to tālāk darbu, ja, kur tu jau vari sev tālāk profesionāli pilnveidot. Ja, tā kā, galvenais jau netaupīt līdzekļus šim, bet pietiekoši ieguldīt, lai tas turpina attīstīties un lai šī pozitīvā vilkme, kas ir bijusi pēdējo 10 gadu laikā, lai viņi turpinātos, lai viņi neapsīkst. Un tad jau būs labi. Vai izglītības iestādes, it īpaši profesionālais izglītības iestādes, spēja apmācīt tādu labu, kvalitatīvu speciālistu? Šodien es domāju, ka jā, jo ir, protams, ļoti daudz mīti, kas valda profesionālām izglītības iestādēm, bet šobrīd tas ir galīgi. Ja būtu 9. klasē, es ļoti apsvērtu 10. klasē iet uz profesionālu izglītības iestādi, jo tomēr tas iedod gan vidēju izglītību, gan ir iedot jau uzreiz profesiju. Un šodien, pateicoties dažādiem Eiropas Savienības atbalstiem, šīs izglītības iestādes ir izveidotas kā ļoti modernas, tiešām interesantas un tiešām tādas pievilcīgas izglītības iestādes, kur tev ir jaunākās tehnoloģijas, tev ir jaunākie instrumenti, tev viss tas, ko tu redzi TV ekrānos vai dažādos, kas tur notiek lielos uzņēmumos, tos visām modernākajām iekārtām dod iespēju mācīties, apgūt prasmes, papildus izglītības iegūšanai.
Tāpēc mēs arī virzamies to, lai cilvēki vairāk jaunieši izvēlētos tieši profesionālo, kas iedod tev tūlītējas prasmes uzreiz pēc vidusskolas beigšanas. Jaunieši tagad ir ļoti interesēti tieši uzņēmējdarbībā, investīcijās un tādās lietās. Vai ir arī iespēja saņemt kaut kādu atbalstu no jums, kā piemēram inkubātori vai starta kapitāls vai kaut kas tam līdzīgs? Ir. Mums ir arī pirmie miljonāri, jā, tā kā, tas, kas ir izauguši no mācību uzņēmumiem, jā, ir tādi, un aicinu ikvienu iesaistīties Junior Achievement programmās, kas ir ļoti, ļoti populārs. Tūkstošiem jauniešu uzņēmumu iesaistās, ir dažādi ideja kausa konkursi. Vai tik pastaigāt pa šīm mājaslapām, pasērfot mazliet internetā un atradīsiet ļoti daudz informāciju gan par dažādām LIA atbalsta programmām, un ikviena jauna ideja, viņa sākās no kaut kā, un ar šīm idejām ir visdažādākie hakatoni, dažādākie, kur var iet ar tām sākotnējām idejām startēt, un, kaut vai ideja kausā piedalīties, ja, vai arī jau sākt, jau izmēģināt uzņēmējdarbību, piedalīties, piemēram, Junior Achievement programmās, kur, iegūt kaut kādu palīdzību, zināšanas par to, kādā veidā šo produktu pilnveidot, tikties ar citiem jauniešiem, kas dara tieši to pašu, un varbūt izveidot Latvijā kārtējo vienredzi, ja, kādu mega lielu uzņēmumu, izveidot kādu platformu, ja, kas potenciāli nopelnīt milzu naudu. Vai tiek veikt arī kaut kādi pasākumi, lai samazinātu jauniešu bezdarbu? Protams, tas ir patstāvīgs darbs. Šobrīd, protams, jauniešu bezdarba īpatsvars ir, manuprāt, gan augsts, bet, lai jauniešus iesaistītu darba tirgu, tad tās ir tās dažādās apmācības programmas, kur arī, tā skaitā, arī jauniešiem piedāvā iziet dažādus kursus, iegūt kādas papildus prasmes, arī ar darba devējiem, veidojot nodokļu politiku, mēs domājam par tādu, lai to jaunieti veicinātu, iesaistīties darba tirgu. Bet, protams, arī pašam jaunietim jāgrib arī doties šajā darba vidē un strādāt. Es pats sev atceros, kad es biju jauns vēl, vienmēr esmu iesaistījies darba tirgu, vasarā strādājis, un tas ir, kur tu iegūsti pirmo darba pieredzi, darba tikumu kaut kādu, gan Latvijā, gan ārzemēs. Diezgan daudz gadus biju braucis arī uz Īriju strādāt, un tieši vasaras brīvlaika laikā, ja, pat laikā, kad vēl nebija 18 gadu vēl palikuši. Tās iespējas jau ir, tikai viņas jāgrib izmantot ir. Un arī jauniešiem tiešām tas iedod tev zinām brīvību, arī pašam brīvību, neatkarību, tu iegūsi pats savus līdzekļus, tu vari sākt operēt ar to, tā kā ir, protams, arī daudz jāstrādā un jāturpina strādāt ar jauniešiem, lai viņus motivētu pašiem arī to vēlmi iesaistīties tur un saprast to, ka tā naudiņa, viņi visi kaut kā ir jānopelna, ir, ka tas mūžīgi mūžos tas varbūt ir vecāki iedod, ja, bet vienā brīdī jau jākļūst patstāvīgiem, ja, un jo ātrāk tu iestartē tajā darba tirgu un saprot, kaut vai vasarā, ja, es arī vienu vasaru nostrādāju un man pietiek nauda visam gadam, ja, tā kā es atceros no savas pieredzes, ja, tas ir iespējams, ja, un Tāpat arī mums, piemēram, strādājot pie dažādām atbalsta programmām, protams, mēs pētam, vērtējam, domājam kaut kādus risinājumus par nodokļu izmaiņām. Es jau minēju šo piemēru, piemēram, par darba devējiem, kur viņiem ir iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus, ja palīdz pieņemt darbā jaunieti un vēl pēc tam palīdz viņam iegūt papildus izglītību. Bet risinājumi tomēr tā vēlme no paša jaunieša arī tā ir jānāk, un pie tās motivācijas jau jārunā caur izglītības sistēmu, un pedagogiem arī jāiegūt savus darbs, lai to vēlmi radītu. Kādi ir tuvākie plāni un projekti, kas tiks drīzumā īstenot, lai atbalstītu jauniešus vēl vairāk?
Es skatos no uzņēmējdarbības viedokļa. Un mēs no ekonomikas ministrijas strādājam pie dažādām atbalsta programmām jauniem uzņēmējiem. Tikko mēs esam palaiduši sociālās uzņēmējdarbības programmu. Mums ļoti veiksmīgi ir iesākusies programma, kas atbalsta uzņēmējdarbību līdz 100 000 eiro. Tātad aizdevums, kur ir pazeminātas garantijas. Tātad, ja kāds jaunietis izvēlās uzsākt savu uzņēmējdarbību, jaunu uzņēmējdarbību, bieži vien tas starta kapitāla iegūt, tas ir gan liels izaicinājums. Un šeit mēs piedāvājam programmu, kur ik viens jaunietis var iestartēt ar savu ideju un iegūt nepieciešamo kapitālu tās attīstībai, nestoties to, ir vai nav viņam kāds uzkrājums vai kāda garantija vai kāds īpašums, ko ieķīlāt vai kaut ko, kas bieži vien šīs idejas jau apslāpē saknē, jo, kur tie jaunietim tas uzreiz tā radīsies. Ja. Tā kā, šīs ir tās atbalsta programmas, pie kurām mēs strādājam, bet, protams, kopā ar uzņēmējiem mēs strādājam, cilvēku kapitāla padomu mums tādu izveidot ministrijā, kur mēs ķeramies klāt pie tā, lai kopā ar izglītības ministriju un labklājības ministriju kopīgi strādājam pie tā, lai veidotu izglītības sistēmu tādu, un šobrīd ir iesaistām darba devējs, lai jaunieši iegūtās prasmes būtu noderīgas darba tirgu un lai viņiem šīm prasmēm varētu iekrot ar vien jauns un jauns virsotnes tajā brīdī, kad viņš šo izglītību iegūst un šīs jaunās prasmes izmācās. Ja. Tie ir tādi pastāvīgi darbi, pie kuriem mēs strādājam. Paldies jums, ministra kungs, par šo sarunu. Mēs tieši arī šodien uzsākam mūsu TV raidījumu 14. sezonu, un mēs visu sezonu runāsim par ekonomiku. Es domāju, ka noteikti kādam jaunietim konkrēti šī saruna paliks prātā, un varbūt kāds uzsāks uzņēmumu. Es ļoti ceru, bet galvenais ir, es novēlu jums tiešām labas un foršas produktīvas sarunas ar daudzām foršām idejām un arī visiem jauniešiem, kas šo skatās. Ļaujieties tām idejām un tiešām apgūstiet un izmantojiet tās iespējas, kas šobrīd visiem dotas. Un tās iespējas ir gana daudz, gan profesionāla izglītībā, gan vispārējā izglītībā, gan arī izglītības procesā, dibinot jaunus uzņēmumus vai attīstot jaunas idejas visdažādākās, kas ir gana daudz, un izmantojiet. Galvenais ir izmantot, jo pēc tam var nākties nožēlot, kāpēc mēs to neizdarījām, ja? Kāpēc tā foršā iespēja bija. Un kas zina, kas notiksies tālāk. Tā kā izmantojiet visas tās iespējas, kas ir, un esam aktīvi. Ir skaidrs, ka ekonomikas ministrija ļoti aktīvi strādā, lai nodrošinātu jauniešiem ļoti sekmīgu ienākšanu darba tirgu un attīstītu viņu profesionālo izaugsmi, jo tas ir visas valsts interesēs. Taču es domāju, ka man gluži tāpat kā jums būs ļoti interesanti noskaidrot, kā tieši tiek realizēti šie uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi un kā šie uzņēmīgie jaunieši nonāk pie reāla taustāma atbalsta. Un kamēr ekonomikas ministrija ļoti cītīgi strādā pie gan jauniešu bezdarba samazināšanas, gan profesionālās izglītības modernizēšanas, tikmēr mēs jau nākamnedēļ noskaidrosim, ko katrs no mums jauniešiem pienes visai valsts ekonomikai.